Jauniešu saimā es izlēmu piedalīties, lai pārstāvētu savu ideju, lai aizstāvētu jauniešu intereses tieši izglītības sektorā un lai arī gūtu pieredzi, kā notiek darbs saimā, kā notiek politika Latvijā, kā tā tiek veidota. Es ātri ģenerēju visas idejas, kas man bija prātā, un iesūtīju savu ideju, un tā arī es šeit nokļuvu. Tas bija tā ļoti spontāni. Man sagribējās pamēģināt kaut ko jaunu, un es vairāk aktīvāk nodarbojos projektos, un tāpēc es izdomāju arī pamēģināt. Ir ļoti daudz cilvēki ar daudz dažādiem viedokļiem un uzskatiem. Un mēs šeit esam ļoti motivēti, gatavi strādāt un iepazīties un tīkoties. Es sagaidu daudz atmiņu, varbūt arī iegūt jaunus draugus un arī painteresanti nodarboties. Iespaidi par pašu jauniešu saimu ir stresa. Nezinu, ko sagaidīt, jo šī ir mana pirmā. Un patīkamas emocijas. Aizstāvēt savas idejas, un šī diskusija, kā tas notiek, manuprāt, tas ir ļoti interesanti, jo jāatrod kaut kas, uz ko vairākums ir par, nevis pret. Es domāju, visinteresantākās bija tās debates, kur mēs nolēmām jau konkrētas lēmumus, konkrētas idejas nosaucām, pēc tam debatējām. Tas bija tas karstākais. Vairāk ieinteresēja tas, ka mēs ļoti ilgi apspriedām visas idejas. Nav parasti pierasts, ka jaunieši tik ilgi grib diskutēt kaut ko. Jā, es gribētu būt saimnes deputāts nākotnē. Pēc 20 gadiem es ceru tomēr, ka būs progress. Manuprāt, Latvija izskatīsies daudz modernāk pēc 20 gadiem. Pēc 20 gadiem būs, teiksim, nevis tikai tie jaunieši, kas mēs šeit esam, bet arī citi, kas varbūt vēl parādīsies kāda politiskā interesētība. Es ceru uz lielāku jauniešu aktivitāti.